100 pastāvēšanas gados bibliotēka vairāk kārt mainījusi atrašanās vietu. No 1924. gada Naužēnu mājā Gustava Ādolfa laukumā numur 6 atradās pilsētas valde. Vēlāk šeit piešķīra telpas arī bibliotēkai. Informācija no Pētera Jūgera 1932. gada izdevuma Vadonis pa Smilteni. Smiltenes pilsētas bibliotēka atrodas Gustava Ādolfa laukumā 6. Bibliotēkā 3000 sējumu ar apmēram 150 lasītājiem. Bibliotēka atvērta katru darbdienu no 6 līdz 7 vakarā un svētdienās no 10 līdz 12 dienā. Tagad šajā vietā atrodas tirdzniecības centrs Top. 1940. gadā padomju vara bibliotēku iekārtoja Eižena Bergmaņa 1895. gadā celtajā namā Dārza ielā 3, tagadējā Smiltenes novada pašvaldības administrācijas ēkā. Kara laikā šeit atradās vācu komandantūra. Pēc kara ierīkoja skolu krievu tautības bērniem – Smiltenes pirmo pamatskolu. 1941. gadā pilsētas bibliotēku pārvieto uz lauksaimniecības biedrības ēku. Bibliotēka tika iznīcināta 1944. gada septembrī, kad bombardēšanas rezultātā nopostīja visu pilsētas centru. Tagad šajā vietā atrodas ziedu veikals un centra apļa apstādījumi. Pēc kara viss bija jāveido no jauna. Bibliotēkai piešķīra telpas baznīcas laukumā 11, Bergmaņa 1880. gadā celtajā ēkā. Bibliotēkas vadītājs Artūrs Vildiņš staigāja pa mājām un lūdza ziedot grāmatas bibliotēkas atjaunošanai. Bibliotēku pārceļ atkal uz citām telpām. Uz 1900. gadā Bergmaņa celto māju Dārza ielā numur 2. Bibliotēka atradās 2. stāvā. 1. stāvā bija grāmatnīca, Smiltenes rajona sporta komiteja un vēlāk kafejnīca un kulinārijas veikals. 1970. gada sākumā avārijas situācijas dēļ bibliotēku pārcēla uz bijušā Spruguļa kroga telpām 1. māja laukumā numur 9. Bērnu bibliotēka izveidojās 1953. gadā un darbojās atsevišķi no pieaugušo bibliotēkas līdz 1991. gada septembrī. Sākumā tā darbojās telpās blakus pieaugušo bibliotēkai Dārza ielā numur 2. Kādu brīdi bērnu bibliotēkas mājvieta bija kādreizējā Nespējnieku namā, ko 1903. gadā uzcēla pirsts Pauls Līvens. Tagad tur atrodas Smiltenes bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs. 1967. gadā bērnu bibliotēka pārceļas uz 5 gadus senāk uzcelto kultūras namu. 2011. gada 12. septembrī novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa nosvinēja atvēršanas svētkus jaunajās telpās. Kultūras nama rekonstrukcijas laikā tā tika pārcelta uz bijušo kafejnīcu Starplaiks, sporta halles 2. stāvā Smiltenes kultūras un sporta centrā.